formulas pasākumu, VRC rallija čempionāts, arī Eiropas rallija čempionāts, un tad, ja mums pirmās formulas sacensības laikam nespīd tuvākās gadu desmitos, jo nav tādu krašu, tad šis ir iespējami lielākais autosporta pasākums ar iespējami lielāko apmeklētāju skaitu. Parasti rallijas apmeklē, sākot no 10, varbūt 40, nezinu, tās vēlēs, cik tikko arī iedzoties Austrijas posmā, Austrijas organizators publicēja kāds rallijas 120 000. Tad tas skaits ir tiešām tāds netverams, bet tā ir arī Latvijas un Liepājas iespēja. Man šķiet, ka mēs esam interesanti gatavojušies arī tā, lai Eirosportā Liepāja interesanti izskatītos, ir dažādi filmēšanas materiāli un mūsu jauno mēdīju mākslas kursa studenti ir arī interesants materiāls sagatavojuši šīs nedēļas beigās. Un publiskā telpā būs redzami, ka tie, kas tiek strāstāt Eirosportā, tad vairāk 59 vai 60 valstīs, kur parasti Eirosports mēģina. Un to droši vien Eiropas arī painformēs, ka nāks tuvāk, kuros laikos to Eirosportā vajag skatīties un redzēt. Un gribēju uzsvert to, ka jā, šāds pasākums varētu, viņš nevarētu notikt, ja tikai viena pašvaldība to atbalstītu vai kāds privāts uzņēmums. Un te tomēr ir sinerģija, te ir privāts organizators, ir vairākas pašvaldības, te ir valsts iesaist, un tad tāda liela pasākums ir organizējums. Man tas simpatizē arī to, ka šī nav tā aktīvā turismu sezona Latvijā, un mēs varam šādā veidā arī noreklamēt mūsu valsts, mūsu pilsētas un piesaistīt arī turistus. Ir interesanta statistika jau apkopota, kad virkni no viesnīcām jau šobrīd ir 100% jau norezervētas un noslogotas. Arī rallija organizātori ir ļoti interesanti. Tāda statistika, cik es norezervējuši jau Kurzemes reģionā viesnīcas, tas ir mērāms jau vairākos simtos, tikai ar šiem pašiem rallija organizatoriem, vēl nerunājot par sportistiem un tā tālāk. Un tad Liepājas viesnīcas promenāde ir pilnībā norezervēta pilnai rezervācijai Rāmritai, Koriņai, Kelvitai un citām viesnīcām. Un šobrīd ir tas brīdis, ka tieši notiek arī tās rezervācijas. Tas ir tas jautājums, ka diez vai 2012. Gada janvārī varēja runāt par viesnīcu noslogu. Viesnīcas nākušas arī šajos ziemas periodos pašvaldību lūgumu kaut kāds atbalsts sniegt. Un šis, manuprāt, ir tā viena no tām iespējām. Interesants fakts ir arī, ka šis nav jau pirmais projekts, kad mēs ar Ventspili kopā sadarbojamies. Atceroties pagājušā gadā Latvijas olimpiāda. Arī šajā gadā būs jauniešu olimpiāda, kopā ar Ventspili organizēta. Un man liekas, ka tas tā labi parāda Latvijas arī citām pilsētām, vispār pilsētām Eiropā, kad sadarbības rezultātā ļoti liela mēroga pasākums. Vēl atkārtoši, kad arī Liepājā šajā gadā būs arī čempionāts basketbolā junioriem, arī Eiropas mēroga sacensības windsurfingā un tāpat arī vēl citos sportos dažādi mēroga pasākumi. Vēsturi, kāpēc Liepājā? Tad atgādināšu, ka 1965. gadā Liepājā norizitēja pirmais autorallijas Kurzeme. Tad bija pārtraukums. Pēc 90. gada un 94. gadā tad atsākās neliels autorallijas Liepāja, kur tad pēc tam, kad sekoja Kurzeme, toreiz tika izsāktas sapnis, ka Liepājā kādreiz varētu būt Eiropas un pasaules čempioni. Šis sapnis tad ir ienācis Liepājā, pateicoties Rēmans projektīvai darbībai. Un jācer, ka šis visaugstākā līmeņa Eiropas seriāls tiks veiksmīgi pavadīts un ar cerību